Komata pārvietošana ir ļoti noderīga tehnika, kas palīdz veikt aprēķinus ar decimāldaļām. Šoreiz apskatīsim tēmu decimāldaļu reizināšana rakstos. Un sāksim ar decimāldaļu reizināšanu ar veselu skaitli. Reizināsim decimāldaļu ar veselu skaitli, risināsim piemēru soli pa solim. Reizināsim 2,5 ar 16. Vispirms pārcelsim komatu tā, lai decimāldaļa kļūst par veselu skaitli, šajā gadījumā par vienu pozīciju, pa labi. Tagad reizinām rakstos 25 ar 16. Iznākums ir 400 un tālāk mēs atgriezīsim komatu savā vietā pārceļot atpakaļ pa kreisi. Par cik pozīcijām pārceļam komatu atpakaļ? Par vienu pozīciju. Decimāldaļas rakstos reizina kā veselus skaitļus, komatu pārceļot tik pozīcijas, cik tas ir nepieciešams katrā konkrētā gadījumā. Pēc tam reizinājumā komatu atgriež atpakaļ par tikpat pozīcijām, cik bija nepieciešams, lai decimāldaļa kļūtu par veselu skaitli. Lai kļūtu skaidrāk, risināsim vēl vienu piemēru kopā. Reizināsim 1,05 ar 3. Pārveidosim decimāldaļu par veselo skaitli pārnesot komatu. Par cik pozīcijām pārnesam komatu? Atbildi. 2 pozīcijas pa labi. Tagad reizinām 105 ar 3 un iznākumā 315. Par cik pozīcijām jāatgriež komats atpakaļ? 2 pozīcijas atpakaļ pa kreisi. Nav sarežģīti, vajag tik praktizēties. Reizinot 2 decimāldaļas, katras decimāldaļas komatu pārvieto pa labi par tik pozīcijām, cik aiz komata ir ciparu, lai dabūtu naturālo skaitli. Šo pozīciju kopējo skaitu summē un pēc tam, kad veikts aprēķins ar naturāliem skaitļiem, tik pozīcijas summēto skaitu pārvieto pa kreisi, lai iegūtu galīgo rezultātu. Risināsim piemēru soli pa solim, reizinām 0,4 ar 0,2. Abās decimāldaļās ir viens cipars, viena pozīcija, aiz komata, tātad kopā ir 2 pozīcijas. Abiem cipariem pārvietosim komatu vienu pozīciju pa labi. Reizinot 4 ar 2 iznākums ir 8. Tad pārvietojam komatu 2 pozīcijas pa kreisi, un gala rezultāts ir 0,08. Vēl viens piemērs. Reizinām 0,03 ar, nu paši redzat. Cik pozīcijas abiem skaitļiem kopā ir aiz komata? 5. Reizinām 3 ar 3, iznākumā 9, nu cik pozīcijas pa kreisi man jānovieto komats, lai rezultāts būtu korekts? Uzraksti iznākumu un turpini skatīties. Šīs likumsakarības ar skaitļu pozīcijām aiz komata ļauj vienkāršot aprēķinus ar decimāldaļām un palīdz izprast, kā šie aprēķini tiek veikti. Mani vecāki joprojām nesaprot, kā es spēju šādus aprēķinus veikt galvā. Es viņiem nestāstu, lai domā, ka esmu ģēnijs.